Šodien šī būs pavisam īsa un elementāra pamācība, kā iegūt RHL modu, jeb RHL 15. Respektīvi to, kurus spēlē Latvijas izlases, kurus spēlē Rīgas Dinamo. Pirms šīs pamācības kārtīgi apraksta, atgādinu jums, ja jūs nesaprotiet krievu valodu, ja jūs no viņas ziniet mazāk kā tikai kā nolamāties, vai tikai kā pateikt zdrastie i do svidaņie, tad jums šo modu nevajag. Tad pameklējiet kādu alternatīvu. Labākās alternatīvas būs formā, ko sauc The Breakaway Net, jo tur gan nebūs tendences uz KHL, tur būs tendences uz NHL, bet tur arī šo to labi var atrast, vai arī pameklējiet, vai vēl eksistē vai nu Filebase'ā, vai arī Pirate Bay'ā torrents, ko sauc par NHL 12 modu, ko ir taisījuši arī latvieši, un kurā ir respektīvi tas, kas bija uz vai nu 11, 12 vai 12, 13 gada sezonu KHL'ā. Protams, ļoti novecojas, bet šī video beigās, kad es jums būšu parādījis īsi paskaidrojuši pamācību, kā lietot RHL, kā palaist RHL modu, es jums parādīšu vēl kādu tūlu, ar kuru pat parastākais NHL var kļūt krietni interesantāks. Un tad pirmais, kas jums ir vajadzīgs, tad pamatā par šo pamācību, tā būs ļoti virspusēja. Ja viņi nevienam nepalīdzēs, tad, protams, taisīšu pilno pamācību, kurā ļoti sīk un skaidri visu aprakstīju. Šajā tā ļoti virspusēji, cerot, ka jums tas palīdzēs, jo, lai taisītu pilnu kārtīgi nopietnu pamācību, man ir jādzēš ārā savu NHL, un to man nesevišķi gribās. Tad pirmais, kas jums ir vajadzīgs NHL 09. Tīrs, bez jebkādiem modiem. Kur to dabūt? Jūs to varat nokačāt šeit, caur torrentu, jūs nokačāsiet, dabūsiet torrentu. Jūs to varat nokačāt vienkārši torrentos, kā viņi nokačāt torrentos, ieiet sevi savā ierastajā torrentu saitā un ierakstiet meklētājā NHL 09, ja ir iespēja izvēlēties failu veidu, izvēlēties spēles, un spēdiet search vai poisk, atkarībā no torrentu saita valodas. Vai arī nopērciet legāli, vai jums jau ir legāls, ieinstalējiet. Un tālāk jums būs nepieciešams RHL 14, RHL 15 V2, RHL 15 V3, RHL 15 V4. Visi viņi ir jālejuplādē, visi tiek lejupielādēti vienā stilā. Visus jūs lejupielādēt, ieejot atsevišķajā šajā te veidiņā, un spiežot skačaķi, jums izmet šo te, kā redzat, šīs te lielais fails ir jākačā 1100 minūtes, 1134, ja precīzāk. Tad, kad es sev kačāju šos failus, tad bija krietni mazāk. Tad man viņš kaut 4 stundas bija iekšā. Tas tā. Tā kā, ja jūs gribat šo modu, jums būs ļoti ilgi jāgaida. Turklāt neizslēdzot datoru. Vēl viena lieta, kāpēc apdomāt, vai jums viņu tiešām vajag. Tad jūs spiediet tur, jums izmet standarta spamu, un jūs spiediet uz download failu, un jums izmetās RHL setup.exe, kā viņš kačājās. Šo visu jūs atkārtot uz pilnīgi visām manas norādītajām NHL modu versijām, tā, lai viņas jums nokšķēs, lai jums viss jau ir uzreiz. Nedariet pa vienam, lai viss jau nokšķēs. Viņas, protams, nokšķēsies jūsu lejupielāžu download mapē, tur, kur jums nonāk lejupielādētie faili. Kas notiek tālāk? Tālāk notiek tas, ka jums būtu jābūt lūk šādiem te 4 failiem. RHL 14 setup, RHL 15 up to V4, up to V3, up to V un V2.0. Tad jūs vispirms nokačājiet, un uz šī te es parādīšu tik tālu, cik es varu, procesu, kas jums būtībā jādara uz pilnīgi visiem modiem. Secība ir vienkārši RHL 14, V2, V3, V4. Tad, kad jūs visus tos izdarīs, jums būs tāds NHL, kāds ir man. Tad jūs spiediet, šie te 2 un 1 nav vajadzīgi. Tas ir tāpēc, ka es vienkārši savā laikā ļoti daudz reizes esmu viņu kačājis. Tāpēc man rādās šādi cipariņi. Jūs spiediet run as administrator, palaidiet kā administrators. Ja jums ir vecāks Windows, jums pat tas nebūs jādara. Jums vienkārši run vai uzspiediet dubultklikšķi uz viņu. Es domāju, programmu palaist jūs protēt.
Tad atliek, kas saka, man Windows Smart Screens, nezinu, kāpēc bremzē, kad es to gribu darīt. Un tad beigās jums būtu jāparādās kaut kam šādam. Bija jāparādās uzrakstam, kad palaist kā administrators, jūs spiediet jā, tad parādās krieviski uzraksts, uzgaidiet, notiek ielāde, un tad beigās jums jāparādās lūk šādam skrīnam. Praktiski kā NHL. Protams, jūs spiediet, ka es pieņemu, jūs pieņemat, tālāk. Un tagad svarīgākais moments. Jums ir jāuzzina, kur viņu likt. Un jūs meklējat to vietu, kur jums ir saglabāts jūsu NHL. Manā gadījumā tas ir lokālais disks C, programma file x86, EA Sports. Un spiežam labi, un šeit arī viņu glabājam. Lūk, es uzspiedu nepareizo mapu, un tāpēc man nekas nenotiek. Skatieties, kas notiek, kad uzspiežu pareizo mapu. Tad programma file x86, EA Sports un NHL 09. Labi. Un tagad man šeit ir problēma, jo man nav tīrs NHL, jums visiem būs tīrs NHL, un jūs vēlreiz spiedīsiet daļie, vai arī pat jums automātiski viss notiks, un tad jums sāksies ielāde, un beigās jums būs RHL 14. Pēc tam jūs šo pašu procesu atkārtojat ar RHL 15, V2, V3 un V4. Un jums pēc V4 instalēšanas jums būs tieši tās pats NHL kā man. Un, respektīvi, jūs varēsiet spēlēt tieši tāpat kā es. Tagad es jums pastāstīšu par kādu mazu un ļoti noderīgu programmiņu, kura var pat visparastāko NHL, turklāt ne tikai 09, bet arī vecākus NHL, padarīt daudz interesantākus nekā viņi ir, kā to pasaka, bez šīs programmiņas. Tā. Šo programmiņu sauc par NHL View. Nokčāt viņu var daudz kur. Nokčāt viņu var manis iepriekš pieminētajā Breakaway, kas ir fórums, kurā liek pārsvarā angliski saistīt, ar angļu pasauli, respektīvi amerikāņu, kanādiešu pasauli saistītie modeļi. Fórums joprojām ir dzīves un joprojām ir samērā aktīvs, neskatoties uz to, ka NHL 09 ir vecs. Un viņi var atrast arī vienkārši iegooglējot download NHL View. Ko viņš dod? To es jums tūlīt nodemonstrēšu. Tātad mēs viņu saglabājam tā, lai viņš šajā daļā būtu tas, kur ir saglabāts mūsu NHL. Un šeit statiskai datubāzē ir jābūt atkal caur NHL 09, DB, DBVV. Savukārt Exhibition Roosters database ir jābūt mūsu dokumentu mapītē NHL 09, Exhibition Exha. Var arī taisīt sekundārās datubāzes, bet man tas nav uztaisīts. Viņam ir niķis gļukot, starp citu, jo īpaši uz RHL moda, uz tīrā NHL vai arī uz manis iepriekš pieminētā NHL 12 moda, viņi tik traki negļuko. Redzam, viņš ielādējās, un kas tā ir par datubāzi. Tūlīt jums to ļoti skaisti nodemonstrēšu. Šis tools ir ļoti noderīgs, tad, ja jūs modojat paši. Ja jūs liekat facepakus, respektīvi bildītes, kas rādās pie jūs hokejisti, ja jūs liekat cyberfaces, respektīvi seju, kādu parādās spēlētājiem spēles laikā, jaunas komandas paši taisiet vai liekat esošajām formas, ledus, logo, arēnas. Ja jūs kaut ko no tā mainat, jūs bez šīs programmas neiztiksiet. Un tūlīt jums parādīšu, kāpēc. Tūlīt arī jums pastāstīšu, kāpēc šī programma ir noderīga. Un kāpēc viņi jūs varētu interesēt? Varbūt, piemēram, jums nesanāk ielādēt RHL modu, bet jūs tomēr gribat uzlabot savu NHL ar kaut vai vairāk spēlētājiem, un jums ir drausmīgs slinkums taisīt viņus. Runājot gan par taisīšanu, vismaz RHL modā caur šeit taisīt player nav labākā doma. Jo redziet, mēs varam create players, skater goalie, lokālo fake built-in vai arī custom creation zone. Es jums tomēr ieteiktu taisīt caur datorā pieejamu opciju, respektīvi caur create a player, un pēc tam viņu vienkārši
uzkrietot playeri spēlē un pēc tam šeit viņu upgradeot, jo tūlīt mēs uzzināsim, ko mēs ar šeit varam izdarīt, jo šeit ir vairākas opcijas, ko nevar spēlē izdarīt. Nu, paņemsim kādu mums pazīstam spēlētāju, kā redzat, te ir vesela rindiņa ar spēlētājiem, kas ir sadalīti pēc viņu ID. ID ir ļoti svarīgs, ja jūs gribat taisīt šos te visus Facebooks, visu to, jo lādējot iekšā spēlēt caur citām programmām, gan es mums nemācīšu šo modot NHL, es nemācīšu, jo to nu gan es esmu aizmirsis, jo to es pēdējais darīju pirms gadiem 6. Jums visos savās failos būtu jāvada iekšā šī cipariņa. Un sakot, šeit mēs redzam, protams, kādas komandas un pārstāv, nu, paņemsim kādu mums zinām spēlētāju. Mums zinām spēlētāju, piemēram, lai jums rastos, kas saka, izpratni, nav jāņemt nezināms spēlētājus. Nu, teiksim, Armands Bērziņš. Nu, ja tu esi Latvijas hokeja fans, nezināt Armandu Bērziņu, būtu sūdīgi. Info, kas ir pieejams jebkurā NHL-ā, kad tu būvē savu spēlētāju, un tā tikai izņemot player ID, labi, citizenship Latvija birth state, tas tā, tur, ja labi grib var, nu, lūk, visi viņa dati, to mēs visu paši varam nomainīt, izņemot tāds kā defense, offense, pass and carry, shoot pass, es neatceros par prestižu, bet, nu, lūk, šādu te vēl papildus, kas citreiz nav. Tad, nu, birthday, mēs varam krietni precīzāk noteikt svāru un augumu, jo, kā mēs zinām, NHL tas ir ar tādiem NHL 09, tas ir tādiem robežiņām, šeit var pa 1 centimetriņam. Ir barjeru stati, nu šeit Bērziņam nekādu statu nav. Mēs varam noteikt viņu identitāti, lūk, tas ir tas, par ko es runāju. Cyberface, tas kā viņš parādās spēlē, viņa default teams, šeit tas ir Rīgas Dinamo. Nu, tā kā NHL View Krievu burts nesaprot, tāpēc arī viņš rādās tādiem jocīgiem burtiņiem. Tas ir, nu, to mēs varam izdarīt caur spēli, bet šeit vienīgais var pielikt klāt arī kaut kādus citus brandus. Un komandas info, tas ir uz cik gadiem viņam ir, kā lai to pasaka, līgums un cik ir viņa summa. Un kad šis parādās nodrīkst, tad jūs gribat spēlēt NHL dinastijas modu, kuru jums, kā zinām, ir algu griezti un algu grīda. Un jums komanda var sanākt pārāk dārga vai pārāk lēta. Ko jūs darat? Jūs atverat savu potenciālo komandu. Iedomāsimies, mēs ieliekam Rīgas Dinamo, visus spēlētājus, piemēram, es nezinu, Buffalo Sabres un spēlēsim ar Sabriem, bet ar Rīgas Dinamo spēlētājiem. Protams, ka Rīgas spēlētājiem algas par zemu, bet mēs negribam likt nevienu klāt. Ko mēs izdarām? Mēs paņemam šeit, saliekam visiem, piemēram, Bērziņa alga ir nevis 300 000, bet, piemēram, 10 miljoni. Teiksim, 10 miljoni, un spēlē viņam arī tāda alga rādīsies. Nu, es, protams, atlikšu atpakaļ 300 000. Un šādi mēs varam variēt ar algām. Mēs, protams, varam spēlētājs caur šeit upgradeot vai downgradeot. Un vēl, ko mēs varam izdarīt? Mēs visi zinām, kas ir free for all. Tas ir tad, kad tu vari mētāt bullīšus vai vienkārši mētāt ripiņu un vēl uzlikt tavu aizsarga maisi. Mēs varam ielikt kādu spēlētājs gribiņu. Mēs varam, piemēram, ielikt, ka Armands Bērziņš ir izvēlams free for all. Jersey index. Un tā var izdarīt ar jebkuru spēlētāju. Bet tas vēl nav viss. Mēs varam paskatīties komandu sastāvus. Kā redzam, mums tagad ir izmesta Latvijas izlasē, ne? Jā, mums ir 16. gada pasaules čempionāta Latvijas izlase. Bet te ir viena ļoti interesanta lieta. Regulars. Tas būtu tas sastāvs, ko mēs redzam datorā. Un additionals. Papildu spēlētāji, kurus mēs varam nosūtīt ar pēles labokļa likšķi, mēs varam nosūtīt uz Send to Regulars. Šobrīd mums datorā šie spēlētāji, ja mēs izvēlētos Latvijas izlases, nerādītos. Tad, kad es paņemu un uzspēžu Send to Regulars, viņš man parādās to. Tikai jāatgādina, visas šīs izmaiņas jūs redzat tad, ja sākat jaunu profilu. Ja, piemēram, jums būs iesākts profils, kurus, nezinu, jūs spēlēsiet ar Latvijas izlases pasaules čempionātā, un jūs izdarīsiet šādi, jums nekas nemainīsies. Jums paliks sastāvs tāds, kāds viņš bija. Ja jūs sāksiet jaunu profilu, tur būs šie papildinātie spēlētāji. Tieši tāpat mēs arī caur šeit varam salikt kapteiņus vispār. Tas gan vismaz RHL modā mazliet čakarēs. To jūs arī noteikti redzējāt manā pēdējā playlistā, ka mums kapteinis bija Jānis Jaks. Es biju salēdz, ka mums kapteiņi ir tie, kam ir jābūt. Nu, tas tā, mazsvarīgi varbūt. Nu, paši redziet, man šeit šobrīd ir Latvijas izlases sastāvs. Kapteiņu asistenti man šeit ir palikuši.
bet nezinu, kāpēc Daugu viņam nav uzlikts kapteiņa C, un varbūt tāpēc arī Jaks bija. Nu, un tas arī vēl nav viss, ko mēs varam izdarīt. Mēs varam veidot vienkāršus transfēriņus. Mēs, piemēram, paņemam, New York Islanders un, Detroit Red Wings. Mēs gribam, lai Pāvels Daķuks spēlē Islanderos. Ko mēs varam izdarīt? Mēs varam viņu nokopēt, lai viņš mums nepazūd no Detroits. Un tas ir izdarīt tad, ja, piemēram, mēs gribam taisīt kaut kādas, piemēram, mēs gribam, piemēram, jūs taisīsiet video priekš, jūs gribat paralēli spēlēt divas dažādas līgas, un jūs negribat sačakarēt komandas. Piemēram, šeit jūs uzspēlējat Detroit NHL playlist, un šeit jūs, piemēram, uzspēlējat Rīgas Dinamo KHL playlist. Un jums gribās, lai Rīgas Dinamo arī ir Pāvels Daķuks, ko jūs darītu, jūs uz Rīgas Dinamo pārkopētu Pāvelu Daķuku. Ja jums gribās, lai viņš ir tikai vienā komandā, jūs viņu move. Ja jūs gribat, lai viņš ir brīvais aģents, jūs spiežat free agent. Ja jums viņš ir riebjās un jūs gribat viņu ārā no spēles, jūs spiežat delete. Tikai tad atgūt, protams, jūs viņu nevarēsiet. Tad viņš būs jums jātaisa pa jaunam, un ja jūs viņu gribat uztaisīt kā minimums tādu pašu, kāds viņš ir šobrīd, pirms izdzēšanas, good luck in that. Un vēl jūs viņu varat nosauktīt uz hidden playeriem. Un es jums tūlīt parādīšu, kas ir hidden playeri. Hidden playeri, tas ir spēlētāji, kurus parasti neizmanto. Kurus parasti, tā teikt, varētu teikt, ka neizmanto. Un tur ir ļoti interesanti spēlētāji, es domāju, jūs liela, kuri, teiksim tā, ir bijuši pirms šī moda izveidas. Es nezināšu, oriģinālajā NHL parādās šis te, kas tur ir iekšā, bet visos modos, teiksim, šeit tur ieraudzīt ļoti daudz pazīstams spēlētājs. Es domāju, latvieši jau pamanīja ar Artūru Irbi, jo, kā mēs zinām, visos NHL Latvijas izlases oriģināli ir Bariņš absolūti nemūsdienu spēlētāji, plus Irba, Ozoliņš, Krastiņš, Vasiļjevs, Slaviņš, UTT. Un šeit var ieraudzīt arī citus pazīstams hokejus, Meķu Lombardi, teiksim, Martīs Turko, Tureks, Dmitrijs Žabotinskis. Kāpēc viņš ir šeit? Tātad viņš ir noteikti izmantots kādā vecākā modā. Es zinu, ka viņš, piemēram, ir redzams arī tajā pašā modā, par ko es jums runāju. NHL 12 mod. Stefans Līvs, nelaiķis. Ja neatcerēsieties, kas ir Stefans Līvs, tas ir Zviedru vārtsargs, kurš stāvēja Zviedrijas izlasē vārtos, kad mēs viņus pirmoreiz uzvarējām pasaules čempionātos, respektīvi 2009. gada pasaules čempionātā Bernē, kad mēs viņus pārspējām Bullīšos, un pēc tam viņš kopā ar Kārlis Krastiņu gāja bojā jau kā Jaroslavas Lokomotīva pārstāvis. Un tā var tik turpināt un turpināt. Un kas ir foršs? Un šeit nonāk gan veci spēlētāji, gan, piemēram, Čalim bija 2015. gada sastāvs, viņš taisa 2016. gada sastāvu, un viņš šitais vairs nespēlē, un viņš nav tajās komandās, kas man ir pieejams. Viņš, piemēram, aizgājuši Šveici spēlēt. Kā mēs zinām, Šveicis komanda NHL 09 nav. Un viņš viņu ieliek hidden playeros. Viņš viņu paslēpj. Ko mēs varam ar hidden playeri izdarīt? Mēs hidden playeri varam caur šo te transakcijām. Mēs paņemam hidden playeri. Mēs paņemam hidden players. Tie ir placeholder. Placeholder jēgas līdz galam. Nē, cik saprotu. To var vienkārši viņu pārtaisīt par spēlētāju. Bet hidden player, ko mēs varam ar viņu izdarīt? Kā arī kuras komandas pārstāvi, mēs viņu varam ielikt brīvajos aģentos vai pārkopēt vai pārvietot. Pārkopēt mēs viņu nevaram. Mēs viņu varam vienkārši vai nu pārvietot uz kādu komandu vai ielikt brīvajos aģentos. Ar brīvajiem aģentiem savukārt mēs varam brīvo aģentu ielikt Haidenā vai arī pārvietot uz kādu komandu. Un, protams, mēs varam caur šejienu paskatīties uz, teiksim, komandu rūsteriem. Šādā tabulas veidā mēs varam paskatīties tikai rookies. Mēs varam skatīties datu, atribūtu, season stats, playoff stats. Mēs varam skatīties visus, mēs varam izvēlēties šādu. Tas pamatā ir NHL View. Ļoti noderīgs tools, ja jūs gribat operēt ar, vai nu kaut kādu modošanu, vai arī, ja jūs vienkārši gribat pastrādāt ar algām, atgūt kādus spēlētājus, kas kādreiz ir spēlējuši un jūs zināt, ka ir datubāzē, vai vienkārši izpētīt, kas ir datubāzē, un ja tur ir kāds sirdī tūs spēlētājs, sākt viņu izmantot, jo, tas te hidden playeros es jums vienkārši pavilkšu uz leju, cik tur ir daudz spēlētāju, jums radīsies nojauts.
kā redzēsiet, spēlētāju ir ļoti, ļoti daudz. Un tur ir tiešām arī ļoti labi zināms spēlētāji. Piemēram, Ronalds Cinks, tas ir mums latviešiem labi zināms spēlētājs, bet, piemēram, te ir arī John Newendijks. Tādi mazliet, kā to varētu pateikt, mazliet jau vecāki. Varbūt mana vecuma hokeja fani varētu zināt. Tepo Numinens, Skots Nīdermajers, tā varētu turpināt. Dažādi vecumi, piemēram, Rafolskis, Rečī, gan, man liekas, joprojām spēlē. Baidos gan kļūdīties. Un tā var turpināt un turpināt. Redziet, ļoti, 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 ļoti plašs saraksts ar dažādiem spēlētājiem. Tur var pētīt, vai ir kāds, kas interesē. Un ko jūs gribat atgriezt. Un šeit ir Veins Greckis, un tas ir noteikti tāpēc, ka šis ir noteikti būvēts uz kaut kādas modu pakas, jo mēs, teiksim, varam pastīties tīmus. Šeit ir, labi, to mēs neredzēsim, bet es esmu noteikti pieminējis, kad es pat uzspēju pareizo komandu. Nē, es neuzspēju pareizo, bet šeit ir tāds kā, tad, kad es sāku Dinamo playoffs, es stāstīju, kad CSK es biju salicis visus Krievu izlases. Tad ir PSRS izlases. Un PSRS izlase, tāpēc, kad šeit, teiksim, šajā modā ir tāda tā kā PSRS zvaigžņu izlase, kur visi Harlamovi un Treķeki un visi tie. Un viņi noteikti ir būvēti pa virsu tā kā pasaules hokeja izlasē, jo citos modos, ko es kādreiz lietoju, tur parasti ir tāda pasaules hokeja izlase, kur ir, teiksim, Lemjē, Mesjē, Greckis, Aizermens, Jāgavs un tādā garā. Jā, es domāju, ar šo arī es varu noslēgt savu samērā nelielo video, kurā es pastāstu, kas ir NHL 09, tā teikt, kā iegūt RHL un kas ir NHL. Paldies, ka skatījāties. Ja jūs gadījumā nesapratāt, kā var iegūt RHL modu un jums ir vajadzīga sīkāka un pamatīgāka pamācība, tad sakiet man un brīvā brīdī tomēr veltīšu laiku, dzēsīšu ārā savu NHL un taisīšu nopietno pilno pamācību. Paldies!